bija tīrs izgājiens 1-1. Diemžēl mūsu uzbrucējiem neizdevās pārspēt Bertu Brukleru. Teicam izspēli, teicam patīnās Kārlis Krastiņš 1-0. Īstenībā, kas zaudējamies ātrumā. Austriešu aizsargi paspēja noķert mūsu uzbrucējs, bet tagad redzam Kārlis Krastiņš. Izdara metienu, trāpa austriešu aizsargam, pacīnas pie apmales, piespēlē aiz vārtiem Vasiļam, Zibenīgi piespēlē vārtu priekšā un Mārtiņam Cipulim metiens vienmēr ir bijis labs. Redzam, ka Berns Bruklers vēl nemaz neredz, kur ir Ripa, bet Ripa jau lido viņu. Harans. Ļoti viegli iegāja mūsu aizsardzības zonā, arī pirmais nonāca pie Ripas Harans. Aleksandrs Ņiževijs. Labi pozīcija ņem Bruklers, Vasiļevs un Bruklers glābis. Un atkārtumā redzam viņa izgājienu. Pirmais metiens. Aizslido garām visi spēlētāji un Berns Bruklers. Mēs pret viņu redzam atkārtumā jāk. Lauris Dārziņš izdara piespēli un Matijas Tratniks pabeidz šo epizodu līdz galam. Underlugavers, tad Šulera metiens trāpīja pa mūsu vārtu stāvu. Mārtiņš Karstums. Karstumam katrā ziņā ir 2 minūtes. Ne, vēl labāk līdz spēles beigām. Vai tad mēs... Protams, nepatīkam epizode. Austriešu spēlētājs iepriekšējās Vasiļevs. 1-0 Dārziņš. Lauris Dārziņš izšķirs par spēcīgu metienu. Austrijas komanda pārāk daudz neizmantot šādu 100% iespēju. Vaneks. Kochs. Redzam Kārlis Krastiņš. Tādu viens šķiet, skatāmies atkārt. Vaneks, Ripa Vanekam, Kochs un Kārlis Krastiņš. Glābi Latvijas izlases vārtus. 100% vārtu gūms būtu bijis, ja nebūtu Kārlis Krastiņš. Redzam atkārtumā.